Daudzi dabiskie zālāji ir ļoti nelīdzeni, meža cūki izrakāti un ar smago tehniku izbraukāti. Zālāju apsaimniekošana šādās vietās ir apgrūtināta ne tikai no saimnieciskā viedokļa. Tos nav iespējams nopļaut 5 līdz 10 cm augstumā. Tā rezultātā liela zāles daļa ik gadu paliek zālājā. Nenopļautajai zālei sadaloties turpat pļavā, ar laiku uzkrājas kūla, kas ne tikai kavē sēklām nonākt līdz zemei, bet paaugstina augsnes mitrumu un pazemina tās temperatūru. Tas pasargā augus sausuma periodos, bet aizkavē to augšanu pavasaros. Turklāt pieaug augsnes auglība un savairojas atsevišķas sugas, kas nomāca zemos un ziedošos augus. Zemes virsmas līdzināšana ne tikai atvieglo zālāju apsaimniekošanu, saudzē tehniku un ļauj iegūt vairāk un kvalitatīvāku lobarību, bet palīdz saglabāt arī sugu daudzveidību. Līdzināšanas darbu plānošanu veic jūnijā vai jūlijā, pirms zāles pļaušanas. Tās laikā iezīmē sugām bagātus laukumus, kurus atstāja nepļautus. Tie kalpos kā donoru vietas, no kurām augi varēs ātri sasēties līdzinātajās vietās. Jūlijā vai augustā veic līdzināmā zālāju nopļaušanu un novākšanu, atstājot nepļautus iepriekš iezīmētos sugām bagātos laukumus. Septembra beigās vai oktobra sākumā velēnu 1 vai 2 reizes sagriež un izcilā to neapvēršot. Tā tiek nodrošināts, ka ziemas salā velēna kļūs drupenāka un nākamajā pavasarī to varēs vieglāk izlīdzināt. Nākamā gada aprīlī veic atkārtotu nelīdzināko vietu diskošanu. Diskotās vietas 1 vai 2 reizes nolīdzina ar atsperu šļūci vai veltni. Ja nepieciešams, jūnijas sākumā līdzināto vietu vēlreiz ecē ar ganību ecēšām. Ja līdzinātajā vietā saaug nezāles, mēnesi pēc ecēšanas veic nezāļu un nevēlamo sugu apļaušanu. Vasaras otrā pusē veic pļaušanu, nopļautās zāles novākšanu un nediskoto laukumu zāles izklāšanu diskotajās vietās. Līdzinot zemi ar diskošanu un ecēšanu, zālāju veģetācija un sēklu banka saglabājas un zālājiem raksturīgās sugas ātri atjaunojas.